Labrīt! Paldies! Es esmu Valdis Melders, un man ir tas gods beidzot dzirdēt, kā tas jādara pareizi. Un šodien mēs esam šeit, lai sarunātos, un tieši tāpēc varbūt tik uzstājīgi saku labrīt, ka mēs gribam ne tikai no skatuves runāt uz jums, bet arī dzirdēt jūs. No zāles es pēc brīža izstāstīšu, kādā veidā mēs to darīsim, bet pašā sākumā konferences mājoklis 2025 jau trešo reizi, iedomājieties, kurš no jums šeit ir trešo reizi, paceļ rokas? 1, 2, 3. Pirmajā konferencē piedalījās 10 cilvēki. Ilz piedalījās 2 reizes. Labi, kurš šeit ir otro reizi, paceļ rokas? Un tie, kas ir pirmo reizi, lūdzu, paceļ rokas. Vispārējie aplaudē pirmajās reizēs atnākošajiem. Acīm redzot, iepriekšējās 2 reizes kaut kas tika izdarīts pareizi, ja jau jūs nolēmāt, ka jums arī vajadzētu pievienoties. Starp citu, sveiciens arī visiem tiem, kas mums ir pievienojušies attālināti. Sveiciens tiem, kas mūs skatās tiešraidē. Tāpēc visiem pārējiem brīdinājums. Tas viss tiek filmēts, un jūs saprotiet, lūdzu, izskatieties labi, jo tas viss paliks internetā uz mūžu. Mēs šodien meklēsim iedvesmu, atbildes uz jautājumiem, kas skar mūsu mājokļus, mūsu kopienas, mūsu pilsētas un valsts noteikti kopumā arī. Jo ir jābūt tai sajūtai, ka katra mazākā kustība, katra sakopta vieta padara arī Latviju par labāku vietu dzīvošanai. Šis ir ATA konferenču centrs, ārkārtīgi nozīmīga vieta. Ir labi, ka mums ir arī vieta, kur satikties ar cilvēkiem, kas piedāvā dažādus risinājumus un pakalpojumus. Mēs esam sanākuši, lai runātu par ēku atjaunošanu, pārvaldību, kopienu sadarbību. Protams, lai godinātu arī konkursa sakoptākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2025 laureātus, rektorūras skatuves ir jau arī balvas. Un ja jūs nesaprotat, kādā sakarā es par to visu runāju, iespējams, jūs esat nepareizajā konferencē. Jo te blakus notiek vēl viena tur tālāk uz priekšu. Bet, ja jūs tas ieinteresēja, lūdzu, palieciet. Pirms mēs sākam, mums vajadzētu iedibināt sakarus. Tad ir vajadzīga mobilā ierīce. Ņemam mobilo ierīci. Jā, redz, kur te ir kvadrātkods, skenējam kvadrātkodu. Ja jums nepatīk skenēt nepazīstams kvadrātkodus, varam doties uz slido.com un ierakstīt koda vietā mājoklis 2025. Skenējam kvadrātkodu, es paiešu nost, lūdzu. Vajadzētu atvērties sadaļai polls, kas ir Slido aptaujas rīks. Šajā gadījumā aptaujas rīks un blakus atrodas arī Q&A, kas nozīmē, ka tur varēs blakus rakstīt, nospiežot jautājumus un savus komentārus. Ļoti vienkārši jautājums, kā jūs šodien jūtaties? Nešpikojam, rakstam savējo. Jā, starp citu, kur ir kvadrātkods, šeit. Ja vajag pakāpieties, lūdzu, te joprojām ir kvadrātkods. Ja ne, tad rakstiet kodu mājoklis 2025, ejam slido.com un rakstām koda vietā mājoklis 2025, nospiežam bultiņu, lai mēs tiekam iekšā un balsojam. Kā šodien jūtamies? Lieliski, miegaini, ziņkārīgi, noguris vai emociju pilns. Spiežam, nospiežam un nospiežam send vai sūtīt. Tā, 60% jūtas lieliski. Ko jūs šorīt no rīta lietojat? 26% ziņkārīgi, miegaini veseli 8% un emociju pilni 4%, noguruši jau no paša rīta ir 1%. 1% no 100 dalībniekiem paceļ roku tie 2 cilvēki, kas ir jau noguruši no paša rīta. Es domāju, gan jūs pat roku nevarat pacelt. Jā, nu labi. Paldies visiem balsotājiem. Tagad palūkoties turpat blakus ir sadaļa Q&A un kādā brīdī jautājumu sadaļa tiks atvērta. Jūs varēsiet uzdot arī jautājumus. Un tā, pirms mēs ķeramies klāt, mājoklis konferences un konkursu organizētājs sirsnīgi saka paldies arī mūsu galvenajiem sadarbības partneriem Rīgas namu pārvaldnieks. Lūdzu, aplausi. Nu, un arī pastāvīgiem lieldraugiem Izover, Weber, HM Guru un Alpex. Arī lūdzu aplausi. Paldies par atbalstu. Mēs sakām paldies par atbalstu, tāpēc, ka acīm redzot ilgtermiņā jūs esat ticējuši, ka atbalstītāji šim pasākumam tā nozīmēja ilgtermiņa redzējumam par to, ka mēs visi kopā varam veidot drošāku, sakoptāku un energoefektīvāku dzīvi mums visiem un vidi mūsu apkārt.
Liels paldies īpaši paldies arī Latvijas sakoptāko daudzdzīvokļu māju pagalmu konkursu gada balvas 2025 atbalstītājiem, kur rūpējas par balvas konkursu, par konkursu balvām. JLD, apzaļumošanas uzņēmums un rotaļu eksperti, aplausi lūdzu. Kā arī žūrijas balvas atbalstītājiem zemnieku saimniecībai Bērziņi. Un šādus aplausus mums vajadzēs arī, lai atbalstītu tos, kuriem ir jāatklāja šis pasākums. Tā kā atklāšanas uzrunas Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrība asociācija mājokļu valdes priekšsēdētāja Dace Vārna. Dace, lūdzu skatuvi. Laipni lūgta. Labrīt visiem! Labrīt visiem! Un es esmu bezgalīgi priecīga, ka jūs esat tik kuplā pulkā. Šī ir 3. konference, kas ir veltīta mājokļiem, ko organizē Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrība asociācija Mājoklis. Un es skatos, ka mūsu pulks ar katru gadu paliek lielāks, un tas man bezgalīgi priecē. Man daudzi jautāja pirms gatavošanās konferencei, kas šeit sagaidāms. Jā, mēs jau zinām, saturs ir labs, bet mums interesē emocijas. Mums interesē tikšanās, iedvesma, ka mēs varam viens ar otru aprunāties, būt sadarbībā. Un, laikam, šis konferences galvenais motīvs ir sadarbība, jo mēs esam īpaši vēsturiskā brīdī šobrīd. Daudziem dzīvokļu īpašniekiem šobrīd ir jāatzīst, ka viņiem ir sākusies jauna ēra, brīvās konkurences ēra namu pārvaldīšanā, jo likumdevējs ir izšķīries pielikt lielu treknu punktu tam, ko mēs saucam par privatizāciju. Kāds jau varbūt ir aizmirsis to vārdu, kas tā privatizācija tāda ir, bet tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs pāraujam nabas saiti ar pašvaldībām, kurām likumdevējs bija uzticējis pārvaldīt mājas, un līdz ar to mēs jaunā kvalitātē un jaunā statusā daudziem nāksies šobrīd domāt, kā savu māju turpmāk pārvaldīt. Nozīmīgs brīdis. Bet, ja mēs paskatāmies no viedokļa, ko vispār nozīmē kopība, jo kopība taču ir galvenais boss, mūsu asociācijā visi zina, kas ir boss, tā ir kopība. Tad pašā vārdā kopība jau ir ielikts kods kopā, sadarboties, sadarbība. Tā ir viena no vissvarīgākajām lietām, kurām tiešām ir reāls cinējspēks un kur notiek lietas, sadarbojoties. Es atceros kādu daudzus 10 gadus atpakaļ kādu situāciju, kurā es mācījos komunikāciju. Un mums bija pasniedzēja, kura mēģināja ilustrēt, kā komunikācijā mēs jūtamies, ieliekot mums vienā lielā telpā 20 censoņus un sakot, sarunājieties, bet neviens ar otru, bet runājiet katrs tātad sev. Un es atceros to sajūtu toreiz, ka šī mani pārņēma tāda neparasta negatīva pat sajūta, ka mēs runājam, bet nesarunājamies. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs sarunājamies. Sarunājamies kopības īpašnieki savā starpā, ka mēs sarunājamies pārvaldnieki un dzīvokļu īpašnieki. Mēs sarunājamies mājokļu politikas veidotāji, arī mūsu uzraugi, pašvaldības. Mēs sadzirdam viens otru. Tas ir pats svarīgākais. Tāpēc arī šodienas konferences tas galvenais novēlējums ir sadzirdēt vienam otru, aprunāties, iegūt informāciju un noteikti iedvesmu. Lai jums raķešu degviela, mīļie, pēc šīs konferences, lai ir spēks tālāk arī strādāt, lai jūs iegūstat to, pēc kā esat nākuši, bet noteikti arī pēc emocijām. Paldies jums! Lai veiksmīga mums šī konference! Paldies, Dāc! No Dācis var pamācīties brīnišķīgu paņēmienu. Iedomājieties, jūs bieži vien esat pirmie cilvēki, ko kāds satiek. Un tad jūs nākat pretī tādi starojoši un smaidīgi, un tu padomā, zini, kas ir pusforša diena. Tā kā, Dācis, vēlreiz paldies, aplaus Dācei. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece, būvniecības un mājokļu politikas jautājumos Ilze Beināre. Ilze, laipni lūgtu skatuvi.
Aplausi arī noderētu. Viegli te nav. Pēc nav. Nu kā tik daudz speciālistu zālē un zinātāju, kā jābūt? Tas ir labi, ka ir daudz speciālistu un zinātāju. Tas nozīmē, ka konference ir izdevusies jau tagad. Labrīt, cienījamie konferences dalībnieki. Tiem, kas ir īpaši noguruši vai mīgaini, es ceru, ka dienas laikā iedvesma radīsies. Šorīt galvenais paldies es gribētu pateikt asociācijai Mājoklis un Dacei. 3. gads. Bērns jau māks staigāt. Paldies tev liels par šo vietu, par šo platformu, kurā visiem satikties, nozares profesionāļiem, māju kopīpašniekiem, pārvaldniekiem, interesantiem, ekspertiem. Konferences ir vietas, kurās vislielākā nozīme ir dalīties ar pieredzi, ar zināšanām, vienam no otra smelties iedvesmu. Daudz jautājums, kur viena nezin, kā risināt, kā cits jau ir atrisinājis. Tāpēc izmantojiet iespēju gan klausīties, ko stāsta, gan aprunāties savā starpā. Jo tas ir pats svarīgākais. Un šajās sarunās rodas arī ļoti daudz idejas, kas arī mums ministrijā nodara tālākajam darbam, kā vēl jums palīdzēt ikdienas darbā, kā atvieglot procesus, iespējams nepieciešamos uzlabojumus gan normatīvajos aktos, gan atbalsta programmās. Tikai caur šo sarunu mēs varam kopā veidot nozari, veidot mājas. Kopība ir tā, kas ir pati svarīgākā. Un kā Dats arī teica, ir jāsarunājas. Reizēm tas ir sarežģīti. Nav tas pirmais, ar ko sarunāties cilvēks, ko atrast. Bet lēnām tas process veidojas. Un tad, kad sarunājas kopība, tad arī ir skaisti sakop pagalmi, kuras šodien sumina. Un ir arī jaunas idejas un iedvesma. Tāpēc no ministrijas puses vēl visiem šodien ļoti izdevušās konferenci, daudz jaunas idejas, sadarbības partnerus, domu biedrus. Un dienas beigās aiziet katram ar kādu mazumiņu, kas jums noderēs turpmākajā darbā. Paldies jums! Paldies, Ilze! Paldies! Un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildu direktors Normunds Auzišs. Normund, laipni lūgt uz skatuvi. Aplausi, lūdzu! Sveiki! Jā, labdien! Cienījamās dāmas, godātie kungi. Es arī esmu jau 3. reizi, un tiešām šeit ir ko mācīties un ir ko darīt. Mājoklis, konference Mājoklis notiek, kā es jau teicu, 3. reizi, un es redzu pēc programmas, ka viņa būs dzīvāka un dziļāka kā iepriekšējās reizes. Mēs šajā laikā esam noteikti arī mācījušies un sapratuši to, ka mūsu dzīvoklis ir kaut kas vairāk, ne tikai kā vieta mājām. Tā ir kopība, par ko mēs šodien runājam, un izskatās, ka tas būs centrālais vārds. Tā ir brīva vieta, kur domāt, kur rast idejas un nepārtraukti mainīties. Salamans mācītājs ir teicis sekojošo: ej pie skudrām un novēro tās un mācies tu sliņķi. Tiešām no skudrām mums ir ko mācīties, jo skudras nav tikai likumīgas un strādīgas un ļoti smaga darba darītājas, bet viņām ir viena tāda laba lieta, viņas ir vienotas. Un skudrām nav neviena, kas dot viņām rīkojumus. Viņām nav priekšnieku, viņām nav saistošo noteikumu, viņām nav nekādu prezentāciju, nekādas atskaites, bet viņas rīkojas pēc savām sajūtām. Un tā sajūta ir: es esmu daļa no visa. Es esmu daļa no lielās gudrības. Tā kā mums ir ko mācīties. Un tiešām liels prieks, kad mēs runājam par kopību. Un ja mēs tiešām varētu atrast šo sajūtu kopības, tad noteikti birokrātijai nebūtu vairs spēka pastāvēt, un mēs varētu iet attīstībā pavisam dabīgā veidā. Tāpēc šodien ir liels prieks, ka arī piedalās ekonomikas ministrija, kas nāk klajā ar savām
teiksim, tādām ļoti progresīvām idejām, gan birokrātijas mazināšanā, gan arī būvniecības noteikumu pareizā sakārtošanā, lai mēs tiešām varam būvēt un ātrāk būvēt. Un beigās nerunāt par to, ka mēs atpaliekam no saviem kaimiņiem. Un, protams, ka ekonomikas ministrijas tā ir arī viņu atbildība, bet arī šis finansējums, kas jāpiesaista, tas arī ir viņu lielais darbiņš, un varam novēlēt viņiem, lai viņiem tas izdodās. Un beigās es gribu novēlēt to, lai katra māja kļūst par vietu, kur cilvēks jūtas droši, lepns un vienots. Un lai mēs būvējam ne tikai ēkas, bet pašu Latviju. Solīti pa solītim, kā skudra, pacietīgi, neatlaidīgi un gudri. Un lai mājoklis kļūst par vietu, kur mēs ne tikai runājam par nākotni, bet to arī veidojam. Paldies! Paldies, Norman! Jūs jau dzirdat, ka īstenībā viss jau notiek, jau tur viss sarunāšanās notiek, un laiku pa laikam tas būs arī ļoti aktuāli brīdī, kad mums būs kāda pauzīte arī jums. Bet tagad par programmu. Palūkojamies, kas mums šodien sagaida. Dienas pirmajā daļā mēs runāsim par mājokļu politiku, renovācijas procesiem, labākajiem piemēriem no Eiropas un Baltijas valstīm. Mēs uzklausīsim arī pārstāvs no ekonomikas ministrijas Rīgas domes, kolēģis no Lietuvas un Beļģijas, kur dalīsies savā pieredzē par to, kā mājokļu pārvaldību padarīt ilgtspējīgāku un iedzīvotājiem draudzīgāku. Dažas uzrunas tātad būs arī šodien angļu valodā, dažas prezentācijas no šīm uzrunām būs latviski, dažas angliski, tā kā esam gatavi. Pēc tam sekos pusdienu pārtraukums, kurā ne tikai laiks ieturēties, bet arī paskatīties, kas tur notiek, ja vēl neesat palūkojušies, kas ir mūsu partneru stendi, aprunāties ar nozares speciālistiem, konsultantiem. Pēcpusdienā praktiskie piemēri un arī diskusijas par to, kā iedzīvotājiem pašvaldības un pārvaldnieki sadarbojas, kas tieši man jādara, kādā veidā, lai mājas kļūtu sakoptākas un energoefektīvākas. Tātad dalīsimies pieredzē. Dienu noslēgsim mēs ar Gada balvas Latvijas daudzdzīvokļu māju sakoptākais pagalms 2025 pasniegšanu un svētku torti. Runā, ka to dabūšot ne tikai uzvarētāji. Un vēl arī svarīga lieta. Paralēlās sesijas 10:55, apmēram pēc pusstundas, līdz pat 14:10. Paralēlās sesijas L semināra zāli, tā atrodas tālāk pa gaiteni uz to pusi, jūs redzēsiet norādes. Pareizs filtrs ir iespējams tikai tad, ja zini, kur esi un ko gribi panākt. Tā kā uzzini, ko tieši filtrēt un kāpēc, no analizēm līdz praktiskam risinājumam, tā ir L semināra zāle no 10:55 līdz 14:10. Un no 12:30, pusvieniem, līdz 15:45 paralēlās sesijas K semināra zāle, arī tāpat taisni pa gaiteni, meklējam lielu burtu kā uz sienas. Viens no sagaidāmiem rezultātiem ēku fasāžu un jumtu atjaunošanai, pilsētvides estētikas vērtības paaugstināšana, kas nodrošina arī labvēlīgo sociālo vidi. Un, ja fasādes tiek atjaunotas energoresursu taupīšanas vajadzībām, jāizmanto iespēja pārveidot ēkas kvalitatīvi, estētiski un gaumīgi. Tad izmantojam iespējas un meklējam šo atbildes uz jautājumiem kā semināra zālē, ja jums ir tāds plāns.